Rīgas rajona lauku attīstības biedrība ir dibināta 2006. gadā. Tās mērķis ir veicināt vietējo ekonomisko attīstību. Biedrībā apvienojušies biedri no Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Saukrastu un Krimuldas novadiem. Ir izstrādāta vietējās attīstības stratēģija, kuras galvenās prioritātes ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti lēmumu pieņemšanā, šādi ietekmējot savas dzīves kvalitāti ilgtspējīgai teritorijas attīstībai. Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fonda finansējumu realizēti daudzi projekti – uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras, sporta un sociālajās jomās. Allažu pagasta centrā pie bērnu dārza bērnu rotaļu laukumā vienmēr dzirdamas bērnu čalas. Visbiežāk rotaļu laukumu, protams, izmanto pirmsskolas audzēkņi, bet šurpu nāk arī blakus dzīvojošie bērni, lai šūpotos, vizinātos karuselī, izmēģinātu rotaļu džipu, kāpelētu vingrošanas kompleksā vai vienkārši spēlētos smilšu kastē. Ikdienā tātad izmanto šo laukumu dienas gaitā vairāk pirmskolas audzēkņi, kas pa dienu mitinās. Un, protams, kad bērni ir ēkā, nāk arī citas jaunākā vecuma skolas bērni. Pēcpusdienās man ir patīkami vērot, un man arī brīvdienās, kad laukumā dzīvo jaunās ģimenes. Jo, ja sākumā pirmos gadus vairāk nāca bērni vieni paši, tad tagad arī vecāki ir kopā ar mazuļiem un šeit aktīvi pavada savu laiku. Glīti nopļautais Mauriņš un sakoptā vide ierosinājusi bērnudārza audzinātājus ikdienas launagu šoreiz organizēt kā pikniku. Mazuļi sasēduši uz izklātās segas un sarūpētais ēdiens šoreiz visiem garšo labāk. Šogad tā vairāk esam pievērsušies tādai, cik mēs esam tādā mazākā pagastā laukos, tad esam pievērsušies vairāk tādai dabas pētniecībai. Kā jau varat manīt mūsu pagalmā, mēs daudz ko esam sākuši audzēt un viss tāds no koka dabīgāks ir. Un tiešām viss ir bērnu darbs, bērni ir paši sējuši, audzējuši, nesuši no mājām trauciņus, un tagad esam izstādījuši ārā, un arī šobrīd vēl aktīvi notiek cīņa par laistīšanu un visādām tādām lietām. Tagad tā ir mūsu tāda, man liekas, liela prioritāte, ka mēs daudz ko šeit varam tādu atļauties. Bērnudārza vadītāji ir pārliecināti, ka lauku bērniem jābūt pie dabas un vairāk jāzina par dabu. Tomātiem nepatīk, ka lapiņas slapjas. Tomātiem jāliek pie kārtiņa lejā. Siguldas novads ir pievilcīgs turistiem ne tikai ar brīnišķīgajām dabas ainavām, tas ir arī viens no ievērojamākajiem aktīvās atpūtas centriem Latvijā. Bagāts ar nepieciešamo infrastruktūru dažādu sporta veidu cienītājiem. Netālu no Jūdažiem motosporta piekritēji var izmēģināt savas spējas trasē, kura izveidota pateicoties klubam KM Sigulda un ir pieejama ikvienam motosporta piekritējam savu prasmju pilnveidošanai vai arī vienkārši labai laika pavadīšanai. Šo treniņu trasi mēs nolēmām būvēt, jo mēs bijām tāds domu biedru pulks, kas aktīvi ar to nodarbojās. Arī es pats braucu ar kvadricikliem, bet, diemžēl, pēc kājas traumas, man tas ir liekts. Un tāpēc arī 5 gadu atpakaļ tā trase tika veidota pašu un pārējo interesentu vajadzībām. Lai trase kalpotu ne tikai kā motosporta interesentu satikšanās vieta, bet būtu arī šīs sporta veida cienītājiem tiešām aizraujoša, ir padomāts par dažādiem tās posmiem, kuri veicinātu sportistu uzmanību un treniņu padarītu efektīvāku. Šitā vieta, ko mēs šobrīd redzam, varbūt aiz manis, te ir tā ātrākais trases posms. Trases pārējā daļā ir dažādas šķēršļu joslas, arī dubļu vannas un visi pārējie elementi. Trase ir veidota motocikliem un kvadracikliem. Viens no galvenajiem tās uzdevumiem ir kalpot treniņiem. Neskatoties uz to, ka trase nav pamatā domāta profesionāliem braucējiem, bet gan vairāk hobija līmenī, arī braucēji ar gandrīz 20 gadu stāžu savus treniņus aizveda tieši šeit. Motolamā brauc, federācijā kaut kā nesanāk motosportu, un tur tautas klasē diezgan labi startējumi. Viss iepriekšējais gads kaut kā sanāca tā, kā esmu pirmais. Un pavasaru trenējāmies šeit. Retro motokrosam, arī tur es pavasaru braucu ar šo dampīti. Un tā vismaz ir laba vieta, kur Siguldā var pabraukties. Kas ir motosportā, kas dod to asumiņu, kas ir tas, kas gribās braukt?
Laikam vajag prasās adrenalīnu, tad nevajag pa ceļu gonkot vienkārši. Nu, tad izlādējies trasē, un tad tu esi rāms. Tīri, tā kā kolēģis teica, adrenalīns un vienkārši tas, kad brīvā laika pavadīšana un ar kaut kādas iemaņas, treniņi, tomēr fiziskais, muskuļi un vispārējais. Kluba KM Sigulda viens no mērķiem ir popularizēt motosportu kā lielisku aktīvās atpūtas veidu, kas arī sekmīgi tiek darīts, veicinot sportiskās aktivitātes un popularizējot veselīgu dzīvesveidu Siguldas novadā. Raiņa parks ir plašākā un visvairāk pieejamā atpūtas vieta bērniem un jauniešiem Siguldā. Atbilstoši jauniešu vēlmēm tas tiek rekonstruēts un labi iekārtots. Parks ir sadalīts rotaļu laukumos pa vecumu grupām. Tā teritorijā ir ierīkots basketbola laukums, skateparks un trenažieru laukums, uzstādīti ielu vingrošanas elementi jauniešiem un pieaugušajiem. Šeit jaunieši nāk ļoti bieži, jo īpaši pēcpusdienās un vakaros. Laukums ir ļoti populārs. Šeit tiek rīkotas arī dažādas sporta spēles. Ņemot vērā jauniešu pieprasījumu un, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, bija nepieciešams atjaunot skateparku atbilstoši jauniešu vēlmēm, kur galvenais akcents tika likts uz skaterampu renovāciju, jo tās jau bija savu laiku nokalpojušas un kļuvušas bīstamas. Par skateparku tika veikta aptauja jauniešu vidū. Un viņi izvēlējās, ka ir nepieciešams izveidot skateparku. Te arī pirms tam bija skateparks, bet nebija tik kvalitatīvs un bija jau arī nolietojies diezgan. Un tad tika aptaujāti tie jaunieši un tas visas rampas izveidotas arī sadarbībā ar viņiem pēc viņu vēlmēm. Plašākai sabiedrībai BMX freestyles, kalnu velosipēdu freestyles, skateboards un ekstrēmā skrituļošana tiek pozicionēti kā skateparku sporta veidi. Lai arī pasaulē tie iet katrs savu ceļu un populāri ir arī citi novirzieni, skateparks ir vieta, kur tie visi satiekas. Parkā pārvietoties ar BMX, kas ir tā kā mazais 20 colu velosipēds, man ir MTB ritenis, kas ir 26 colu. Te ir skateboards, inlines, skūteri. Un jā, man liekas, arī viss, ar ko pārvietojos, tie ir 5 sporta veidi. Tā kā nav nekāda īpašie ierobežojums? Nē. Visiem pieejams brīvi, kas vēlas un nāk braukāt. Vasarā Raiņa parka skateparks daļai jauniešu pārvērties teivai par otrajām mājām. Jaunāko skateparka apmeklētāju vidū populārākais ir skrejritenis jeb skūteris. Neizpaliek arī kritieni, bet tas jau piederas ekstrēmo sporta veidu cienītājiem. Cik tu ilgi jau šitādu brauc? Kādu gadu un 3 mēnešu. Un kā tu izdomāji tādu? Ir taču arī riteņi, te pušiem ir rolleri. Vienu dienu es atbraucu uz skateparku ar parasto, man iepatikās, un tad jau ar laiku man sāka pirkt īstu skūteri. Raiņa parkā basketbola grozus regulāri rībina strītbolisti, un savu otro sezonu turpina Geto alianse Sigulda. Siguldas alianse Geto Games saimē pievienojās pērn, kad iesaistījās alianšu projektā. Tā būtība bija paplašināt iesaistīto pulku. Pasākumu veidošanu uzticot vietējiem entuziastiem. Pērn Siguldā tika aizvedīti 6 Geto basketa posmi, šovasar 5. Starpsezonā Geto Games piedzīvojuši ievērojams konceptuāls pārmaiņas. Ir samazināts pasākumu skaits, lielāku uzsvaru liekot uz kvalitāti. Līdz ar to Sigulda ir vienīgā alianses pilsēta Latvijā. Cik bieži spēlē basketbolu? Basketbolu sanāk gandrīz katru dienu pamētājiem. Tā citreiz, kad trenējamies, tad retāk, bet tā. Cik bieži tu nāc šeit Siguldā uz šo basketbola laukumu? Tad, kad notiek katrs Geto Games, dažreiz arī ar draugiem atbraucam tāpatās. Kopumā Raiņa parkā tika labi iekārtota skaterampu un basketbola laukuma teritorija. Uzstādīti jauni soliņi, gan atkritumu urnas, veikti bruģēšanas darbi, kā arī nomainīti basketbola grozu vairogi un paši grozi. Siguldā aktīvi darbojas biedrība Cerību spārni, kura izveidota ar mērķi atbalstīt bērnus un jauniešus ar dažādu veidu invaliditāti un viņu ģimenes locekļus. Pateicoties biedrībai, bērni ar invaliditāti un bērni no mazturīgām ģimenēm regulāri var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, tai skaitā reitterapiju un kanisterapiju. Kopā mums ir ģimenes pār pa 70 biedrībā, bet, protams, ne visi var veikt šīs nodarbības ar zirgiem, tīri arī
ir veselības apsvērumu dēļ, kad nevar jāt ar zirgu. Bet tad mēs organizējam, ka šie bērni atbrauc tīri uz komunikāciju. Viņš var papājāt zirgu vai atbrauc ratiņkrēslā un tad zirgs viņu apčubina no visām pusēm, lai rastos šīs emocijas cilvēkam. Reiterapijai ir arī specifika tā, ka viņa tā kā palīdz arī bērnam tikt galā ar sevi, jo par cik ir bērns ar problēmām, tad līdz ar to arī viņam ir, kā saka, arī jāpalīdz psiholoģiski, un tas zirgs tā kā arī nomierina, un tas viss kopā. Nodarbības ir ļoti individuālas, atkarīgas no bērnu rakstura īpašībām un diagnosticētās problēmas. Tiek ņemtas vērā bērna spējas un vajadzības. Mēs vispirms iesildāmies, tā kā jūs redzējāt, sasveicinamies viens ar otru, tad mēs aprūpējam zirgu, notīram, mācās, kā tīrīt, kā kontaktēties, jo tajā laikā tas bērns tā kā pierod drusciņi pie tā zirga. Un pēc tam māca vadīt, pavadā to zirgu, un pēc tam ir jāšana, un tad jāšanas procesā tad es skatos, cik tas bērns var, cik nevar, jo, ja bērns tā kā viņam ir tā baļa sajūta, tad mēs strādājam to, lai viņš atbrīvojās un lai viņš pieņem to zirgu. Dzīvnieku var iesaistīt apmācības procesā, mācoties runāt, lasīt, skaitīt, paust savas domas. Runājot ar dzīvnieku, uzlabojas runas un komunikācijas prasmes. Kanisterapeiti apgalvo, ka suņa iedarbība uz bērnu ir kompleksa un gluži nemanot, bērns nodarbību laikā apgūst dažādas prasmes. Galvenā tā doma, tā ir pozitīva emocija. Tas ir viss. Var skaitīt matemātikas skolotāji 1, 2, 3, 4, 5, bet tad, ko ja mēs skaitām 5 kārmas, tā jau nav matemātika. Mēs varam rokdarbos kaut ko pīt, tas ir garlaicīgi, bet ja sunim jāspina ir bizīt vai jāsliek sunim kaut kā sprādzīs, tas ir spēle. Un tā ir tā galvenā doma. Šobrīd arī ļoti daudz attīstās tā doma, ka lasīšana kopā ar suni. Ir sevišķi vecie kanisterapeiti suņi, kur nav vairs aktīvi, bērns lasa pasaku sunim, nevis audzinātājiem. Ja? Ir vairākas skolas arī, kur kanisterapijas nodarbības notiek, suns vienkārši piedalās kaut kādā stundā. Vai zīmēšanā kā modelis, vai lasīšanā, kuram priekšā lasa, vai vēl kaut kādās lietās. Tas atbrīvo gaisotni. Un man liekas, tā ir tā daba, dabiskā tā reakcija. Bērni suņu klātbūtnē atbrīvo pozitīvās emocijas, kuru ietekmē bērns ļaujas veiksmīgai attīstībai. Speciālists zina, kādas īpašības vai prasmes bērnā nepieciešams attīstīt. Savukārt kanisterapijas speciālists atrod suni, kurš šīs prasības var apmierināt. Arī vingrinājumi, ko viņi izpilda, ir ļoti dažādi, ar dažādiem mērķiem un atšķirīgu grūtības pakāpi. Viņiem ļoti visiem gribās pabarot suni. Lai pabarot suni, viņam ir jāveic uzdevums. Tātad viņam ir jāpārvar kaut kādas grūtības, tad tas stiprinās griba. Tad, kad viņš ir spējis paveikt to izdarīt, un viņš tiek uzslavēts, un suns smaida viņam pretī un lunci nasti, arī viņa pašvērtējums savu. Un šiem te bērniem īpaši speciālām vajadzībām, viņam ir ļoti nepieciešams stiprināt gribu, jo nereti sabiedrībā un arī speciālisti uzskata, ka, piemēram, bērniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem ir raksturīgs gribas vājums vai gribas nav vispār. Un lai šis bērns varētu sabiedrībā normāli eksistēt, dzīvot, tad šīs ir tās lietas, kas ir jāstiprina. Projekta ietvaros tika iegādāts terapijām nepieciešamais aprīkojums un materiāla tehniskā bāze. Ir iegādāts reiterapijas aprīkojums zirgiem, drošības aprīkojums jātniekam pacientam, zirgu pārvadāšanas piekabi, kanisterapijai, palīgierīces suņu pārvadāšanai un priekšmeti terapijas veikšanai. Dzīvnieku terapija tā ir iespēja uzlabot ne tikai fizisko veselību, bet arī iegūt pozitīvas emocijas. Biedrība Mēs sējai realizējusi vairākus līderu projektus. Kā viens no pēdējiem ir interešu centra izveide. Pirms rekonstrukcijas šajā telpā atradās Sējas novada domes noliktava, bet tagad klaudz novuskijas un skan badmintona bumbiņas. Aizrautīgās spēļu partijās laiku pavada jaunieši un viņiem pievienojas arī gados vecāki spēlētāji. Interešu centrs ir aprīkots ar interaktīvo tāfeli, projektoru, portatīvo datoru un printeri, tādēļ tas ir piemērots arī lekcijām, semināriem un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Mēs šeit spēlējam novusu. Man īstenībā ļoti patīk jau no bērnības. Esmu spēlējusi ar saviem radiem kopā arī, tā kā ļoti jauki, ka ir pieejams. Tikai ar to laiku mums tā mazāk. Tā kā jau forši te ir. Varētu teikt, ka jūs nākat uz šejienu un regulāri spēlēt šo novusu? Regulāri nesanāk. Vasara paliek vasara, laiks ir daudz mazāk, bet noteikti, ka ziemā brauksim biežāk.
Jā. Un kā ir ar mazo? Mazais nāk līdzi, varbūt izmanto arī kādas citas spēles, kuras šeit pieejamas? Nu, mazais kautrējās, viņš man tāds līdzi mammai vienmēr. Tā kā tā, pārsvarā. Jūs varētu teikt, ka Nals ir tāds tā kā jūsu favorīts šeit no spēlēm, vai ir vēl kāda cita spēle? Nē, no šiem vairāk šis Nals tieši. Tā kā pārējie tā mazāk. Un kā jūs domājat, ko šādas spēles attīsta spēlējot? Gan reakciju, gan to pašu tieši uz sportu, lai arī vairāk varētu izkustēties cilvēki. Un mājās nav ko sēdēt, ir kaut kas vairāk jādara. Šajā momentā es vienkārši atceros sevi 30 gadus atpakaļ, kad es mācēju drusku labāk. Un bija cita forma, vai ne? Tas ir tāpat Novosā. Novosas, kad 45 gadu atpakaļ spēlēju, vai ne? Tā kā šeit es kaut kur atjaunos sevi, vismaz morāli, vai ne? Un, teiksim, Kanādā, kā izvēlās jaunos hokejistus vārdsargus, ja? Treneris iet un skatās, ka bērni spēlē galda tenisu, ja? Un galda tenisā, primārais ir reakcija, ja? Un tāpēc galda tenis būtu, viens no tādiem sporta veidiem, kur bērni varētu attīstīt reakciju. Interešu centra telpās ir notikuši šaha, zolītes, dambaretes un novas turnīri, kuros ik katrs var mēroties veiklībā un prāta asumā. Šeit tiek organizētas sarunu pēcpusdienas un radošās darbnīcas, kur kopā sanāk vietējās rokdarbnieces. Šī aktivitāte daudz lielāka ir rudenī, ziemā, pavasarī, tad, kad ir tie vakari, tumšāki, pēc skolas, vai arī, kad ir skolas brīvlaiks. Šobrīd vasarā ir vasara, tur ir citas ir ārā aktivitātes. Varbūt ir kāda īpaša spēle, pēc kuras ir vairāk pieprasījums, kur biežāk jaunieši nāk un prasa, vai var uzspēlēt. Ir kāda tāda? Visvairāk ir galda futbols. Tas ir tāds ļoti, ļoti pieprasīts. Jā. Un arī, protams, tenis, jā, un novus arī. Tās ir vēl kāda kustība, vēl droši vien tādēļ, ka tas ir tāds azartiskāks, var spēlēt. Jā. Šajā pašā ēkā otrajā stāvā atrodas Sējas novada bibliotēka, kurā viena telpa atvēlēta mazajiem bērniem. Spēļu istabā ir iespēja pavadīt laiku lasot grāmatas, spēlējot galda spēles, skatoties izglītojošas filmiņas vai vienkārši rotaļājoties. Daudzi no bērniem šeit pavada laiku starp skolas, mūzikas un mākslas skolas nodarbībām. Un bērniem vajadzēja savu stūrīti, kur viņi justos brīvi, ērti. Protams, viņiem bija gan grāmatas pirms tam, bet šī telpa tagad radīja viņiem tādu, mīlīgāku, draudzīgāku to vidi tieši viņiem, jo ir viņu plauktiņi, arī kādi tur spēļu mantas ir un galda spēles. Tiešām mēs jūtam, kad bērni nāk un arī vecāki, kas iet vai pie ārsta vai uz pastu, labprāt atstāja savus bērnus šeit, lai var izdarīt savus darbus un bērni šeit var rotaļāties un lasīt grāmatiņus. Un kas grib, tas arī pie datora var atnākt otrā telpā. Tā kā, es domāju, ka ļoti tāds izdevies projekts. Kopš nebija mums izveidota bērnu istaba, ļoti noslogota bija datortelpa, bet kopš uzradās šis bērnu stūrītis, krasi samazinājies datoru apmeklējumu skaits, to es varu dot. Lai piesaistītu mazos lasītājus, Sējas novada bibliotēkā tiek veidoti tematiskie vakari, kuros bērniem ir iespēja iepazīties ar dažādu valstu daļliteratūru. Ļoti labs pasākums mums rudenī bija Ziemeļu valstu nedēļa, kuras tēma bija trollīši. Un tad mēs šeit zīmējām trollīšus, veidojām trollīšus un bija arī lasījumi no norvēģu autoru darbiem. Tā. Un arī parasti mēs iepazīstinām katru gadu rudenī nāk bērnu dārza vecākā grupiņa iepazīties ar biblioteku. Un tad mēs šeit pārunājam, par cik skolu tuvojās, viņi atsāk skolu. Un tad par tām iespējām, ko var atrast bibliotekā. Es lasu
māja, kas dūts. Un kas tur ir interesants? Ko tas labi noskaidrojas tad? Tā ir mīklu grāmata, un man viņa ļoti patīk. Inčukalna sporta komplekss pulcē sportot gribētājus jau vairāk nekā 10 gadus. Līdztekus tādiem klasiskiem sporta veidiem kā basketbols, volejbols, florbols, rokas bumba, aerobika, tenis ir iespējams nodarboties arī ar peldēšanu. Pavisam nesen īstenojot projektu sadarbībā ar Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, Inčukalna peldbaseins ir aprīkots ar speciālu ierīci, kas atvieglo iespēju cilvēkiem ar fiziskiem funkcionāliem traucējumiem izmantot peldbaseinu. Šis pacelējs ir taisīts pēc individuāla pasūtījuma, tas nav standarta pacelējs, tāpēc, ka tāda ražošana nav. Šī firma taisīja pēc projekta, ko mēs bijām pieprasījuši. Tāpēc, ka pacelēji oriģināli iet pie grīdas betonētie vai pie griestiem. Šis ir no sānu kolonās. Tāpēc, ka sliede ir taisīta pēc certificēta, taisīta pēc projekta, un tas ir individuālais projekts. Pacelējs ir darbojies 3 veidiem, te ir sākot no maziem kilogramiem līdz 250 kilogramiem celspēja ir. Un te ir sarkanais lentīte, tā ir avarijas, ja kaut kas notiek, tas invalīds viņš norauj un viņš apstājas darbība viņam. Tāpat ir darbības pults, ir 2. Viena ir, ja pacients var pats darboties, bet ar uzraudzību sporta metodika, tad vai viņš pats var darbināt to pacelēju, vai arī sporta metodika, kas darbina no tālvadības pulti. Iniciatore šim projektam bija kāda ģimene, kurā bija noticis nelaimes gadījums, un jauns vīrietis bija nonācis situācijā, kad viņam ir ļoti nopietni kustību traucējumi un ir nepieciešams ilgs rehabilitācijas process. Un tad mēs paskatījāmies, izvērtējām, un nolēmām, ka tiešām šāds pacēlājs nepieciešams, jo teritorijā ir arī pašvaldības uzņēmums, sociālās aprūpes māja, kurā mitinās 50 iedzīvotāji, no kuriem apmēram 10 arī ir kustību traucējumi. Un tad arī viņi izmanto šo te pakalpojumu. Kā arī mēs reklamējam, ka mums ir šāda te ierīce iekārta, un uz mūsu baseinu brauc arī cilvēki no apkārtnes, kuriem tas liekas ļoti būtiski, ka viņi bez problēmām var nokļūt ūdenī. Līdz pacēlāja uzstādīšanas mūsu pansionāts izmantoja baseinu, katru nedēļu veda klientus, bet nebija iespēja nokļūt baseinā klientiem ar kustību traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdiem. No tā brīža, kad uzstādīja, tagad mums vismaz 3-4, kas gribēja, kas tagad arī tiek tajā baseinā, ir ļoti pateicīgi par to tādu pacēlāju, kas iepriekš mums nebija gadus. Tas deva iespēju klientiem nokļūt baseinā un izbaudīt šos priekus. Siguldas novada Mores pagastā atrodas sēravoti, kuriem piemīt dziednieciskas īpašības. Par avotu labajām īpašībām ļaudis zinājuši jau 20. gadsimta sākumā, un pie blakus esošajām Zušu mājām no 1928. gada līdz pat 2. pasaules karam darbojusies ārstniecības iestāde, bet 2. pasaules kara laikā tā sagrauta, un padomju laikos vairs nesot tikusi atjaunota. Avotu ūdeņiem un dūņām piemītot tikpat dziednieciskas īpašības kā ķemeru vai baldones sēravotiem. Nesen, pateicoties projektam, labiekārtots ceļš uz vienu no sēravotiem – Zušu avotu. Pirmajā reizē es biju, kad šeit vēl nebija tādas laipas uzceltas, tādējot, kā kājas palika slapjas. Ja nebija gumijas zābakta, bija problemātiski, bet tagad, brīnišķīgi, sausām kājām. Ar čībiņām, kā teica, var atnākt. Un šis ūdens man ļoti garšo, un vēl apzinoties, cik viņš ir vērtīgs, kad viena glāze ūdens pagarina dzīvi par 3 dienām, tad es jau otro dzeru, un līdz man ir pudele ar ūdeni, tā kā man arī garšo viņš, Ūdens dziednieciskās īpašības iegūst blakus esošajā Sudas purvā, kur no kūdras slāņa ar organiskajām skābēm bagātie ūdeņi izskalo plaisas zemāk esošajās ģipša iegulās un miedarbojoties veido sērūdeņradi. Šī sastāvdaļa liek ūdenim iegūt specifisku aromātu. Kā tautā saka, tas atgādina puvušas olas. Padomju laikos šeit noritējusi plaša meliorācija. Purvi tika izmantoti kūdras ieguvēji.
Arī Sudas purvam jau bija izstrādāts meliorācijas plāns. Pateicoties tam, ka zem purva veidojas sērvot ūdeņi, šī iecere netika īstenota, bet Sudas purvu iekļāva tolaik dibinātajā Gaujas Nacionālajā parkā. Minerālūdens. Pēc olām jāpaliek pēc garšai. Pēc olām, vai ne? Nē, nu tā jau viņš ir garšīgs. Nebūtu tā smarža. Bet esolīts. Sērūdeni radis SO4 laikam viņš bija vai kā, viņš ir gaistoša gāze. Ja mēs viņu tagad atstājam vaļā, ja pēc minūtēm 10 vispār nebūs vairs tā ola piegarša. Viņa pašais tā gāze viss iet prom. Paliek tikai absolūti tīrs tāds, viņš tur bija kaut kāds sulfātu vai kāds minerālūdens. Es īsti to ķīmisko formulu neatceros, tad jāpastās. Bet cik es saprotu, ka galvenais tas iedarbība ir tas sērūdeņradis. Un plus vēl pārējais, ko viņš satura. Viņš ir vismaz pētījumos aprakstīts, ka viņš ir ļoti vērtīgs šis ūdens tieši koņģu slimniekiem. Ja gramošanas trakta slimības, tad viņi regulāri lietojot var tikt no tā vaļā. Man jau garšo. 2013. gada 26. novembrī izveidots dabas liegums Zušu staiņu stēravoti ar platību 51,4 hektāri. Līdz Zušu avotam liegumā atstāta dabas parka zona, dodot iespēju saimnieciskajai darbībai, iekārtojot ūdens ņemšanas vietu un ceļu līdz avotam. Orientēšanās ir ne tikai viens no populārākajiem tautas sporta veidiem Latvijā, bet arī lielisks veids, kā aktīvi un saturīgi pavadīt laiku pie dabas. Siguldas orientēšanās klubs biedrība A2 Laurenčos ir izveidojusi orientēšanās poligonu. Projekts realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Līdz ko mēs to orientēšanās poligonu realizējām, atsaucība bija ļoti liela, jo gatavās kartes, katram poligonam tika nodrukātas kartes, kuras bija pieejamas Siguldas informācijas centrā un Laurenču hostelī. Līdz ar to cilvēks, kas ieradās Siguldā, viņš varēja divās vietās saņemt jebkuru no šīm kartēm un doties pastaigā. Biedrības A2 rīcībā tagad ir mūsdienīga elektroniskā atzīmēšanās sistēma, kur iespējams izmantot bērnu un jauniešu orientēšanās sporta treniņu procesā. Konkrētā apvidū ir izvietoti vairāki, dotajā brīdī šeit 30 stacionāri kontrolpunkti, un jebkurš interesants, kurš grib doties mežā, saņemot šo karti, viņš var izplānot savu veicamo distanci. Viņš varbūt grib vieglāku, bet garāku, varbūt viņš grib īsāku, bet grūtāku. Ja? Tad viņš izvēlk savienot to savus kontrolpunktus un dodās mežā. Nonākot stacionārā kontrolpunktā, uz kontrolpunkta ir kods, 2 burtu kombinācija, kur viņam jāpieraksta. Attiecīgi, ka viņš ir bijis līdz ar to, viņš var salīdzināt ar treniņu biedriem, vai viņš ir bijis pareizajā kontrolpunktā, vai viņš nav, piemēram, kļūdījies, vai otrs variants, viņš var ieejot, atsūtot uz biedrības A2 e-pastu savas parolītes, mēs apstiprinām, ka viņš tiešām tur ir bijis. Šo poligonu izmanto arī daudz citi blakus esošie klubi no Rīgas, Valmieras, Ogres, kā arī pati biedrība organizē nometnes, kā piemēram jauno Siguldas orientieristu nometni. Šai tradīcijai gan ir nesena vēsture, jo pati orientēšanās sekcija šeit pastāv tikai 3 gadus. Tad, kad mēs plānojam priekš nometnes distances, mēs jau viņus pielāgojam tam, kādi bērni nāk, jo daļa no bērniem, kas uz nometni ir nākuši, ir tādi, kas pirmoreiz orientējas, un ir daļa, kas jau 3-4 gadus to dara, un līdz ar to mums attiecīgi ir jāpielāgo gan distance, gan kontrolpunktu atrašanās vietas atbilstoši viņu spējām un prasmēm. Viens no biedrības A2 galvenajiem mērķiem ir veselīga dzīvesveida popularizēšana. Dažādu vecumu grupu vidū arvien lielāku interesi rosina orientēšanās sports, jo īpaši tāpēc, ka trasi katrs var pielāgot savām spējām un interesēm. Tādā plika skriešana. Un vienmēr tu nevarēsi nekad atrast pilnīgi vienādu afidu jebkur pasaulē. Un tas ir azarts. 2018. gadā Latvijā pirmo reizi notiks nozīmīgākās orientēšanās sacensības pasaulē. Tiek plānots, ka sprinta sacensības, kvalifikācija, fināls un jauktā sprinta stafete norisināsies Rīgā, bet meža distances, vidējā, garā un klasiskā stafete tiks rīkotas Siguldā.
Daļa no šī poligona ir plānota kā čempionāta apvidus. Tehnoloģiju tornis. Tā nosaukts interešu pulciņš Siguldas Jaunradas centrā, kurā bērni apgūst robotu būves prasmes. Šī tik ļoti 21. gadsimtam atbilstošā nodarbe palīdz bērniem attīstīt tehnoloģisko domāšanu, apgūt programmēšanas iemaņas un radoši tās pielietot. Siguldas novada Jaunradas centra galvenais mērķis ir bērnu brīvā laika pavadīšana un viņa interešu izpēte, lai viņš var saprast, kas viņam interesē un saprast, ar ko viņš grib dzīvē darboties, kas viņam patīk. Jo visu nevar izdarīt skola ar tajā laikā, kad šīs zināšanas tiek iegūtas, bet lielu daļu var izdarīt arī tomēr interešu centrs. Tehnoloģiju tornis ir Siguldas Rotary kluba izlolots projekts, kurš tapis ar lauku atbalsta dienesta projektu konkursā iegūto, sponsoru dāvāto un Siguldas novada domes ieguldīto finansējumu. Lai pieteiktu šo ideju lauku atbalsta dienesta konkursam, dibināta biedrība Siguldas tehnoloģiju tornis, kurā apvienojās Siguldas Rotary klubs un novada pašvaldība. Tā iesniedza projektu un saņēma nepieciešamos 9000 latus 12 robotu būves komplektu un 4 jaudīgu datoru iegādēji. Latvijā ir maz tādu mācību iestāžu, kuras var lepoties ar tik lielu šāda tipa robotu būves komplektu skaitu. Pārsvarā tiek veidots pēc kaut kādām instrukcijām. Tā kā tas ir jau pierasts, tā kā mēs nopērkam jebkuru Lego veikalā, tad līdz nāk pamācība. Un pēc tam, kad jau ir apgūtas iemaņas, ko kā savienot savā starpā, tad jau sākās doma lidojums, fantāzija, kad audzēkņi paši izdomā. Un es pat iedomāties nevarat, ko viņi spēja izdomāt un realizēt. Nu, klāt nāk šīs te programmēšanas iemaņas, tātad pamat iemaņas, pamat principi, kas ļauj likt robotam darīt tieši to, ko mēs gribam. Tehnoloģijas torņa telpās notikušas arī robotikas sacensības kopā ar Rīgas, Cēsu, Ventspils un Valmieras robotiķiem. Šo sacensību galvenais kritērijs ir robotu spēja ātri un precīzi izpildīt uzdoto uzdevumu. Visinteresantākais, man liekas, līnijas sekotais, kas man tagad pagaidām atrodas rokās. Viņam ir 3 sensori, programma. Un programma bija ļoti grūta, programmas netaisīja pats, uztaisīja. Man palīdzēja programmu uztaisīt puisis no elektronikas, bet programma tika uzrakstīta uz tāfeles, un es viņu mēģināju pārvērst programmā, kas saprotam šam robotam, un kā tā programma tagad strādā, un ir ļoti forša. Tā ir viena no sacensību disciplīnām, līniju sekošana. Tātad robotam pēc iespējas ātrāk ir jāizbrauc trasi. Trases mēdz būt dažādas sarežģītības, un tātad viss slēpjās, tātad panākumu atslēga ir gan konstrukcijā, gan arī programmā, kas šo te robotu darbina. Ir vasaras vidus, atvaļinājuma laiks. Izskanējuši lielākie šīs vasaras pašdarbības kolektīvu koncerti. Inčukalna vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvam Virši dubults ieguvums. Gandarījums par padarīto darbu un jauni kolektīva tērpi, kuri iegūti ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Deju kolektīvu vadītājs Andras Briņķis ar dzīves biedri mūs sagaida novada centrā. Dodamies uz viņu ģimenes vasaras mītni Mazdārziņu. Ir sarunāta tikšanās ar dejotājiem, kuri nav devušies garākā vasaras ceļojumā un ir ar mieru tērpus nodemonstrēt. Kurpes uzvelt, zeķis uzvelts. Tas ir mans cilindrs. Andri, kur tu liki violēto lakatiņu? Rekur. Apakšā ir baltais jāpasē. Pasien baltu. Pasien baltu apakšā. Gandrīz tāda pati krāsa sanāca, piemeklējām. Jo vajadzīgs jau tāds, kas arī neslīd un padodas. Es jau izstaigājos tiem tērpiem veikalu, baķus izkrāmējis. Tas arī no projekta, jā. Svaram. Jā, bet tas arī pie tautiskajiem brončiem vairāk liek. Vairāk pie tautiskajiem.
Nē, jā, var piemēram arī, jebkurā dēļ. Te jāskatās arī kāda dēļ, kāds dēļas raksturs ir. Skaisti vai ne? Ļoti skaisti. Man ļoti patīk. Tu neesi tautu meita. Nē, Tu neesi tautu meita. Rekur man ir tautu meita. Kāpēc nesaģērbies? Tagad atpogā viņu vaļā, lai to vesti redz, tā arī var dejot. Lita skatījās tautas stērpu meitai uzdāvināt. Tad, kad viņi noskaidroja vairāk negribās. Tāpat tās viņi var dancot vaļā. Redz to vestīti. Redz to vestīti. Jā. Pēc īpaša pasūtījuma ir izgatavoti tautastērpu komplekti visiem vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvu dalībniekiem. Puiši un vīri ir tikuši pie 3 veidu biksēm, krakliem, vestēm, pusmēteļiem, cilindriem un īstiem deju zābakiem. Meitu un sievu lepnums ir jaunie brunči, blūzes, kleitas, mežģīņu bikses, villainas, priekšauti, galvas lakati un arī mežģīņu zeķes. Viena polka, otra polka, trešā polka, ceturtā. Viena polka, otra polka, trešā polka, ceturtā. 1 un 2 un 1 un 2 un 1 un 2 un galopiņu. Un 1 un 2 un galopu. 1 galops atvērienā. Pie Mālpils sporta kompleksa izveidots aktīvās atpūtas parks, kurā iespējams sportot cauru gadu. Izbūvēts pludmales volejbola laukums, kas ziemā pārtop par hokeja laukumu un slidotavu. Trenažieri āra treniņiem, BMX trasi iesācējiem un nesen šeit tapis arī skateparks. Skateparks bija centrā, bet tur tuvāk lielajam ceļam bija un mazliet varbūt nedroši. Un tā kā te sporta struktūra veidojās apkārt sporta kompleksam, tad arī viss tika pārcelts pārsvarā uz šejienu, gan BMX trasi, gan pludmales volejbolu, lai viss būtu tā kā vienkops. Trenažieru laukums, arī pārsvarā visi šie mazie projektiņi ir pa Eiropas naudiņu, pa lauka atbalsta dienesta naudiņu. Un šis ir novada domas projekts, un šeit skola, tuvāk skolai, pēc skolas bērni ļoti daudz izmanto, tagad ir vasara, mazliet mazāk, bet tad, kad nometnes brauc, tad ir kur palikties. Spēlē šeit arī florbolu bērni, tiek uzlikt vieglas konstrukcijas vārtiņi, kurus viņi var, izmanto spēlēšanai. Būtu jau vēl labi, ja būtu bortiņi apkārt, tā jau pavisam labi būtu, bet visi nevar vēlēties. Bet lauku apstākļiem un, jauniešu piesaistei, varbūt, lai nedara muļķības, ir labi. Skateparkam, protams, daudz ir jācīnās ar to, ka neizmanto aizsargu līdzekļus, varbūt kaskām, nevis kā šie 2 jaunieki, kuriem ir aizsargu ķivers un paši vēl pafilmē. Ja? Tad ar jauniešiem jācīnās, lai tas būtu arī drošs. Tramplīni diezgan labi tādi, vai dažādas trikus veikt. Vai viņi ir paredzēti arī riteni? Es domāju, ka jā, var braukt dažādiem. Var braukt gan veļuku, gan ar skrituļslidām. Visu kaut kā viņi piemērot, jā, liekas. Kādu sportu vai tu ikdienā nodarbojies? Ikdienā braukāju ričaku, palākājām šo tad vairāk braukājām kā BMX trasi, bet šad arī apmeklējām skateparku. Man pašam ļoti patīk, kā vispār ekstrēmā sporta atbalstītājs esmu, tā kā patīk tāda veida aktivitātes. Vangažu baznīcas vēstures pirmsākumi meklējami jau 17. gadsimtā, kad tā bijusi neliela guļbūves ēka bez toreņa. 18. gadsimta beigās uzcelts mūra dievnams. Pirmā pasaules kara laikā baznīca tika nopostīta, bet 1935. gadā atkal atjaunota. Padomju gados, kā daudzas sakrālas ēkas, arī Vangažu baznīca tika pārvērsta par noliktavu vietējā kolhoza vajadzībām, un tikai atmodas gados, pateicoties cilvēku labajai gribai un ziedojumiem, dievnams pamazām atdzimis. 1992. gada vasaras svētku dievkalpojumā Vangažu baznīca no jauna iesvētīta. Draudze liels pūles ieguldījusi senās ēkas restaurācijā un interjera labiekārtošanā. Cik ilgi tad jūs jau esat draudzē un nākat uz šo skaisto baznīciņu? Man liekas, draudzē esmu no 95. gadā. No tā gada arī mūs iesvētīja draudzē. Es nebiju iesvētīta, bet mēs visi bijām tāda kā es tāda vecuma. Un tad mūs visi iesvētīja. Kristītes jau biju bērnībā, kad piedzimu, bet iesvētīju 95. gadu, un tad es arī sāku šajā draudzē.
Kas par šiem gadiem varbūt ir mainījies, draudzē? Ir tomēr pagājis ļoti ilgs laiks. Ļoti, kas ir mainījies, bet, kad kā baznīca ir atjaunot, daudz kas ir mainījies. Ļoti daudz ir audzis viss priekš, viss iekš, taču arī visa sakārtota. Pateicoties Eiropas finansējumam kultūras pieminekļu sakārtošanai, senajā dievnamā nesen realizēts apkuras projekts, kurš telpās radīs omulīgu siltumu un ļaus arī vēsturisko ēku pasargāt no mitruma. Tas mūsu skaistais ieguvums ir arī, ka mūsu baznīca ir kļuvusi baltāka, ir altārs savādāk izbūvēts, organiskāk. Mēs esam tikuši arī pie ļoti skaistas grīdas. Mēs gan projektā bijām paredzējuši, ka šī grīda būs priedes grīda, priedes koka grīda. Tas ir, protams, lētāk, bet draudze nolēma, ka vajag kārtīgu oša koka grīdu. Un ar to mēs arī lepojamies, un, protams, mēs tos līdzekļus arī pielikām no savas puses klāt. Bet tas pats process, kā tas notika, kad laudzām šahtas, lai ievilktu apkures trubas, gaisa pūšamās trubas, izrādās, ka tajā laikā, kad cēla šo baznīcu, visi pamati ir arī baznīcas iekšpusē. Akmens pamati kārtīgi, un celtnieki tur dabūja nostrādāties ne pa jokam, bet esam tikuši pie apkuras. Tā kā jūs redziet, nekur radiatori nav redzami. Šeit ir, redziet, šeit šahtas ir apakšā, un šeit nāk siltums no vienas puses, un otrā pusē siltums tiek ierauts iekšā, tā notiek šī siltuma apmaiņa. Protams, mēs saprotam, mums ir ļoti, ļoti daudz vēl darba. Mums ir interjērs ir projektā, mēs esam jau nopirkuši lampas, sienu lampas, bet par centrālo lampu vēl domājam, un arī par interjēru vēl domājam, un vēl jau arī mums ir priekšā arī draudzes nama celtniecība. Mēs ļoti priecājamies, ka mums būs siltas arī draudzes telpas. Mēs ceram, ka arī kāds varētu tur arī dzīvot ikdienā, tas varētu arī kurināt ikdienā arī šīs telpas, un mēs priecājamies par savu svētdienas skolu, par savu sadraudzību draudzē. Kā pirms gadsimtiem atkal Vangažu baznīcā pulcējas ļaudis. 1936. gadā baznīcas zvanu tornī uzstādītais zvans ar uzrakstu "Modini, aicini, pavadi" šoreiz draudzi aicina kristību ceremonijai. Malpils novadā atrodas bioloģiskā zemnieku saimniecība Lejnieki. Šeit tiek audzētas aitas un kazas, tiek pārstrādāta piena produkcija. Uzņēmējdarbība uzsākta 90. gadu beigās no mazumiņa, pakāpeniski attīstot saimniecību tikai pašu spēkiem. Ideja pievērsties kazkopībai radusies, kad saimnieka veselība sašķobījusies, bet pateicoties kazas piena lietošanai, to īsā laikā izdevies atgūt. Šobrīd pēc Lejnieku bioloģiskās produkcijas pircēju interese aizvien palielinās, jo veselīgā dzīvesveida piekritēju pulks aug. Bioloģiskās saimniecības produkcijas ražošanas noteikumi ir ļoti stingri. Arī ganāmpulka veselības stāvoklis tiek regulāri pārbaudīts, un lai kāda baltā ragaina neizspruktu nepamanīt, tās tiek iezīmētas. Saimnieks smej. Reku nāk manas sarkangalvītes. Nāk. Visi nāk. Visas. Kāds ir tas lops, kas ēdīs vairāk visdažādākās zāles. Un ja gadienā kāds saslimst, viņi nedabūtu. Viņi nemāk atrast, vai nav vienkārši, tā dabā tā zāle. Tad vetās sanelīdz. Un ēd atkal visu, ko tikai ne to zina, ko normāli, vai kā saka. Tā kā šitie lopiņi ārkārtīgi gudri. Saimnieks mūs ved pirtiņā, kur varam nogaršot Lejnieku saimniecībā tapušo produkciju. Dažādi jogurti, kūpinātais siers, vairāku veidu svaigie sieri ar zaļumiem, ar ķiplociņiem, bez piedavām, kā arī griežamie sieri baltais un ar ķimenītēm. Mīksti, drūpoši un uz mēles kūstoši ar izteiktu siera garšu. Produkcijas apjoms audzis un vairs mazajos leduskapīšos to nevarēja savietot. Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu iegādāts 700 litrus liels leduskapis, kurā tagad pietiek vietas visam.
ritīga piena produkcija ražošana. Mēs te 3. gadu, tikai darāmies. Pirms tam piena deva, uz pārstrādi. Bet, kā lai saka, maza nauda sanāk. Nu, šitādā veidā, ir daudz vairāk. Un interesantāk. Interesantāk arī. Dodam Rīgā, bioloģiskos veikaliņos. Ekosants, zaļais tirgus, Jumis, zaļā govs, dabas māja un vēl viens baļiņš. Saimniecību apmeklē arī turisti, lai iepazītos ar bioloģisko produkciju un nogaršotu to. Saimniekam sagatavoti arī aizraujoši stāsti par kazu dzīvi. Un es saku tā, ja sievieti nosauc par kazu, tas nav apvainojums, tas ir kompliments. Tīrīga, uzmanīga, ar savu funkciju, vienmēr dabūt savu to, ko viņi grib. Aitas skries ar pieras sienā. Šitā apstīsies arī ar apliet riņķi. Un teiksim, nāk viens mākonīts, kas saskrien kūtī. Skaidrs, ka tas mākonīts uzlies lietu visu. Nāk meli padebeši, viss zina, rūdz dūts, kāds ganās. Mākonis izdalīsies, aizies uz abām pusēm, neuzlīs. No rīta līņā, kāds neiet ārā. Skaidrs, ap pusdienas laiku paliks smuks laiks. Lietas līņā, kāds iet ārā ganīties, skaidrs, līs visu dienu. Es saku, tie ir gudrē, viņiem nav garlaicīgi. Velosporta cienītāju pulks pieaug. Cilvēki ar vien lielāku vērību pievērš aktīvam dzīvesveidam. Sējas novads ar lauku atbalsta dienesta palīdzību ir soli tuvāk aktīvā sporta cienītājiem. Projekta velomaršruta izveide Sējas novadā ietvaros ir izveidots maršruts, kas aptver teju visu novadu. Tā kā mums ir brīnišķīgs Sējas novads un taisni šis velomaršruts arī ir veidots ar to, lai apskatītu gan kultūra vēsturiskās, gan arī skaistās dabas ainavas, šos te visus objektus, arī ne tikai vietējiem, bet arī novada viesiem. Būtu iespēja šo te visu redzēt. Kopējais velomaršrutiņš tika izveidots, kopējā kilometri ir 70. Ja viņš pat arī sākās no Murjāņu gaujas, un kopējais lielais ir krietni, un tika veidots tādēļ tik liels, lai pēc iespējas viņu aptvertu visu Sējas novadu. Ir arī atsevišķi mazais velomaršrutiņš, tas ir uz 18 kilometriem. Ir taisni domāts, ja brauc ar mazākiem bērniem vai arī ir vienkārši vēlās kaut ko mazāk apskatīt, mazāku ceļa posmu, vajag ir iespējas arī izbraukt šo te mazo velomaršrutu. Projekta mērķis bija izveidot marķētu velomaršrutu ar informācijas stendiem Sējas novadā, ietverot nozīmīgākās dabas un kultūrvēsturiskās apskates vietas. Velotūrisms ir viens no dabai draudzīgākajiem turisma veidiem un bieži vien tiek saistīts arī ar ekotūrismu. Cilvēkiem ceļojot vidē draudzīgi un izzinot savu novadu, rodas lielāka izpratne par dabu un tās procesiem. Interesantākais ir tas viss kopā, jo tu gan brauc ar riteni, gan pavadi laiku ar draugiem, gan tā ir tāda sacensība savā starpā, gan arī tas ir ka tu apskati to, ko tu nezini vēl pagaidām. Latvijā arvien vairāk var redzēt ārzemniekus, kā arī pašmāju veloceļotājus. Tipiskākais un drošākais variants ir maršruti, kas ved pēc iespējas pa mazāk noslogotiem ceļiem vai pa meža takām. Sējas velomaršruts sastāv gan no asfalta, gan grandas ceļiem, bet vairums maršrutu tomēr ir ar grandas segumu. Viens no populārākajiem velomaršrutu apskates objektiem ir Sējas dižozols. Velosipēds ir ne tikai lētākais braukšanas veids, bet arī vidi un veselību saudzējošākais. Pateicoties dažādiem maršrutu garumiem, tas ir pieejams visām vecuma grupām un katrs var atrast ko sev jaunu un vēl nebijušu. Ar Rīgas rajona lauku attīstības biedrības atbalstu realizēti 150 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti par kopējo summu vairāk nekā 1 600 000 eiro un 29 Eiropas zivsaimniecības fonda projekti par kopējo summu vairāk nekā 950 000 eiro.